es te muļķojos. Vispār ierakst komentārā, kā tev liekas, ko es tagad te veidoju. Jautrākai nedēļai. Ko es ar to gribēju pateikt? Par to, ka radošums un netradicionālā domāšana ir ļoti svarīga gan dzīvē, gan biznesā. Ir bieži tā, ka tieši tās pašas absurdākās idejas atnes cilvēkiem panākumus. Ļoti daudz veiksmīgi uzņēmēji, veiksmīgi biznesi, lielie izgudrojumi ir pamēģinājuši kaut ko muļķīgu, kas citiem šķiet, ko viņi tur vispār veido. Atceries to, ka radošums tas nenozīmē to, ka tu uzreiz dabūsi kādu risinājumu. Bet tas nozīmē būt drosmīgam, riskēt un domāt ārpus rāmjiem. Ja kādreiz kāds tavu ideju uztver par muļķīgu vai pārāk nenopietnu, atceries šo sietiņu. Esi radošs, esi drosmīgs un tici man, tavi panākumi un ienākumi viennozīmīgi palielināsies un uzlabosies.